Latvijas valsts meži apsaimnieko 1,59 miljonus hektāru meža zemju. Puse no tiem atrodas uz mitrām vai nosusinātām augstnēm. Šādu mežu apsaimniekošana nav iespējama bez kvalitatīvas meža infrastruktūras. Ir situācijas, kad izbūvēt pastāvīgu ceļu nav ekonomiski pamatoti un koksnes transportēšanai izmanto pievedēju traktorus, kas koksni pieved līdz tuvākajiem autoceļām. Tomēr šāds risinājums pie lieliem attālumiem ir ekonomiski neizdevīgs un nav draudzīgs videi. Risinot šo problēmu, Latvijas valsts meži ir izstrādājuši īslaicīgas lietošanas meža autoceļu būvniecības tehnoloģiju. Tās pamatā ir no koksnes izgatavoti vairogi, kurus klāj uz iepriekš nolīdzinātas grunts. Vairogus izgatavo no skujkoku zaļu materiāliem, dažādu izmēru brusām, kas tiek saskrūvētas uz speciāliem šablona darba galdiem. Viena šāda vairoga izgatavošanai ir nepieciešami 0,34 kubikmetru zaļu materiālu un 350 skrūves. 1 kilometra ceļa izbūvēji ir nepieciešami 1700 vairogi un tos iespējams ieklāt 2 nedēļu laikā. Ceļu ieklāj uz iepriekš izlīdzinātas grunts pamatnes, ko sagatavo ar ekskavātoru. Kūdras slāņa biezums izvēlētajā objektā sasniedza 2 metrus. Pastāvīga ceļa izbūve, izmantojot tradicionālo ceļu būvniecības metodi, šajos apstākļos izmaksātu 100 000 latu par 1 kilometru garu posmu. Īsu ceļa posmu izveidēji vairogus ērtāk transportēt ar frontālo iekrāvēju un ieklāt ar roku darba spēku. Vairogi tiek klāti 2 kārtās. Augšējā kārta tiek likta ar pusvairoga nobīdi, tādējādi panākot savstarpējo vairogu saķeri. Garākiem ceļa posmiem izmanto ar hidromanipulātoru aprīkotu automašīnu. Izvēlētajā objektā īslaicīgas lietošanas koksnes meža autoceļš dod iespēju veikt mežizstrādi cirsmās ar kopējo krāju 11,5 tūkstoši kubikmetru. Izveidotajam ceļa posmam tika veikti slodzes testi. Maksimālā Latvijā atļautā slodze uz ceļiem ir 10 tonnas uz asu. Sākumā ceļu slogoja ar daļēji piekrautu automašīnu. Pakāpeniski slodze tika palielināta līdz 11,5 tonnām uz asu. Kopējais konstrukcijas iegrimums nepārsniedza 5 centimetrus. Pēc līdzīgas tehnoloģijas tika izgatavots arī apgriešanās laukums. Darbs izvēlētajā objektā apstiprināja ekonomisko pamatojumu šādu ceļu būvniecībai. Koku materiālu pievešanas izmaksas tika samazinātas par 40%. Īslaicīgas lietošanas koksnes meža autoceļš ir pierādījis savu ekonomisko izdevīgumu. Tas atvieglo piekļuvi koku materiāliem vietās, kur to izstrāde būtu apgrūtināta vai neiespējama. Īslaicīgas lietošanas meža autoceļa izveide un sekojošie mežu darbi ir nodrošinājuši darbu arī vietējiem iedzīvotājiem. Šāds ceļš saudzē augsni, samazina transporta CO2 izmešus un veicina atjaunojamo dabas resursu izmantošanu.